Bet kas mums sagaida ar elektrības rēķiniem? Kam un cik daudz maksāsim pēc pievienošanās brīvajam elektroenerģijas tirgum? To šovakar runāsim ar mūsu 4 istabu viesi, enerģētikas ekspertu Kasparu Osi. Labvakar! Labvakar, Kaspar. Nu, tad ko īstā tirgus atvēršana mums kā patērētājiem nozīmē? Jā, tātad, kā mēs šodien dzirdējām Latvenergo video konferencē, tad Latvijas vidējais lietotājs patērē 170 kWh mēnesī. Un, diemžēl, pie tās cenas, kāda šodien tika publicēta, tas kāpums būs 30%, jā, jeb 80 eiro gadā. Jā, un tas vai daudz vai maz, tas jau ir katram pašam jāvērtē. Un tas ir tieši tā kā mājsaimniecībām. Un tā cena ir? Un tā cena ir atkarībā, protams, no patēriņa līmeņiem. Kā mēs redzējām, tad ir 6 dažādi varianti, no kuriem var izvēlēties, bet tā kopējā cena tuvojās tiem 17 centiem pa kilovatstundu. Daudz. Es tikai gribētu vēl noskaidrot, jo cilvēki ir nesaprašanā. Nu, redz, ienāca mums, atvērās telekomunikāciju tirgus, ienāca konkurenti, un uzreiz mēs sākām lētāk maksāt par telefonu sarunām. Nu, elektrībai loģiski vajadzētu būt tieši tāpat. Jā, mēs to vērtētu tā, ka šī gadījumā tomēr tās paralēles vairāk būtu jāvāk ar degvielas tirgu. Jā, un tur, ja mēs braucam vienā benzīna tankā vai otrā, tur tās cenu atšķirības nav tik lielas, un konkurencei pieaugot, tās cenas tur nesamazinās. Tie ir dažādi ārējie apstākļi, un šeit tas patiesībā ir diezgan līdzīgi, jo telekomunikācijās tur pilnīgi savādāk tās izmaksas veidojās. Tātad sanāk, ja vispār elektroenerģijas tirgus atvēršana ir Eiropas Savienības prasība, tad ir diezgan skaidrs, ka no šī pasākuma ieguvēji nebūs parastie cilvēki, bet vairāk gan tieši elektroenerģijas uzņēmumi. Ja mēs skatāmies īstermiņā tagad no 1. aprīļa, tad diezgan skaidrs ir, ka lielākais ieguvējs šī gadījumā būs Latvenergo, kuram pieaugs peļņa, mums savukārt samazināsies ieņēmumi. Jā, un cits stāsts, protams, ir par to, vai tas bija izbēgams vai nebija izbēgams, un visdrīzāk, ka tomēr ne. Jo tā ir tā trešā enerģētikas pakete, kas nosaka, ka elektroenerģijas tirgum jābūt brīvam un ilgākā perspektīvā, lai katrs var izvēlēties to savu izdevīgāko variantu. Tas ir skaidrs, atgriežoties pie Latvenergo. Vai ir un varbūt jums ir zināms, kuri vēl varētu būt šie elektrības tirgus spēlētāji? Šodien bija publiski nosauktas cena, par kuru tirgos Latvenergo, un pašreiz brīdis visiem pārējiem, kas to bija plānojuši darīt, skatīties, vai viņiem ir ekonomiski pamatoti konkurēt vai nav. Un to mēs redzēsim tuvākajā laikā. Bet, Kaspar, vai būs kaut viens, kurš piedāvās zemāku cenu nekā piedāvā Latvenergo no ienācējiem? Grūti spriest, redzēs, kādas būs citu tirgotāju ambīcijas, vai kāds gribēs iet zem šīs nosauktās cenas vai negribēs. Jo patiesībā tā cena ir tā uz robežas. Jā, jo šobrīd, pieņemsim, Eiropā vidējā cena ir 20 centi. Jā, tā kā tādā ziņā izaugsmes potenciāls vēl ir. Vai mēs pārslēgsim tos līgumus, kas šobrīd ir ar Latvenergo, jo es vienmēr esmu maksājis gadu uz priekšu, tagad es sāku domāt tā, tirgus atveras, man ir jāsaprot, kas tajā notiek, un acīm redzot, es patiešām vēlētos varbūt pārslēgt līgumu ar kādu citu piegādātāju. Tad kā tas būs, vai Latvenergo arī informēs visus lietotājus? Vai būs pilni paskatīt ar tā sauktajām mēstulēm, kur katrs piedāvās savu pakalpojumu? Jā, tātad šeit visdrīzāk jāvērtē, kurš ir tā neatkarīgā puse un kurš savukārt ir ieinteresēts kaut kādā savā piedāvājumā. Un tādā ziņā es teiktu, ka drīzāk vajag sekot līdz tiem, kas ir neatkarīga puse, ka šī gadījumā būtu vai nu sadales tīkls. Kā tam izsekot? Vai viņi mani uzrunās, vai man pašai ir jāmeklē viņi internetā vai jāzvan viņiem? Visdrīzāk jābūt aktīviem arī pašiem. Un tāpat laikā jāseko publiski pieejamai informācijai, tāpat no jums, no citiem masu mēdījiem, un galvenais rūpīgi izvērtēt, ko tad katrs piedāvā. Piemēram, pēc sadales tīkla pasūtījuma tika veikta aptauja, kurā 55% aptaujāto apliecināja gatavību mainīt savu pašreizējo elektroenerģijas tirgotāju. Tas tā arī varētu būt, ja tomēr pēc jūsu vārdiem spriežot, cilvēki nav tik aktīvi. Nu, ieraugot reālo situāciju, paliksim tur, kur esam, bet maksāsim vairāk. Jā, es teiktu, ka tā gatavība varētu būt pat 100%. Jautājums ir par to, kas ir tas piedāvājums un vai viņš motivē konkrēti katru individuāli kaut ko mainīt.
Un tajā brīdī jau tas procents iespējams krītās, jo šī gadījumā būtībā patiešām tas salīdzinājums varētu būt ar degvielas tirdzniecību. Un tad jautājums, vai jūs braucat Statoilā vai Nestē vai Kuršos. Jā, bet Kaspar, kam vajadzētu ļoti cilvēkam pievērst uzmanību, saņemot kaut kādu informāciju, lai nav atkal kaut kāds iekritiens un rezultātā cerībā, ka būs mazāks rēķins, viņš iekrīt lamatās un maksā vēl vairāk? Vienīgais, ko jūs varat kontrolēt, tas ir elektroenerģijas patēriņš. Un tas nozīmē, ka, piemēram, nomainot kaut vai lampas, jūs varat vienkārši samazināt kopējo rēķinu. Nomainot veļas mašīnu, nomainot ledus skapi, nelietojot fēnu. Tas viss ir skaidrs, jā. Liels paldies, Kaspar, par informāciju. Paldies par sarunu.